Ja mēs runājam par aktualitātēm šogad, tad noteikti nevar neminēt refinansēšanu vai arī iespēju mainīt hipotekārā kredīta banku, principā pārnest hipotekārā kredītu no vienas bankas uz otru, jo, kā mēs zinām, likuma grozījumi, kas to atviegloja, tika pieņemti jau pērn, taču šogad tas, varētu teikt, ir radījis krietni lielāku aktivitāti, jo pagājušā gadā vēl bija procentu likmju šīs kompensācijas, un līdz ar to slēgt jaunu hipotekāro kredītu vai mainīt banku nebija izdevīgi, taču šogad janvārs sākās ar aktivitāti, tādā interesē par iespēju varbūt, refinansēt hipotekāro kredītu. Nu, ja jāraksturo varbūt tāds, kā līdz šim šis process ir veicies, es teiktu, ka iznākumi ir ļoti dažādi. Kāds, teiksim, klients, kas ir ņēmis tiešām tādā periodā vai kaut kādu iemeslu dēļ tā likme nav tirguma atbilstoša. Tur mums, protams, mēs esam nofinansējuši, iedevuši arī zemāku likmi. Ir, kur klients pārliecinās par to, ka tā likme viņam esošajā bankā ir ļoti zema, kas arī ir laba ziņa, principā tā nav slikta ziņa, un līdz ar to šis darījums nenotiek, bet klients ir drošs, viņam ir sirdsmieres, ka viņam ir labi hipotekārā kredīta nosacījumi šobrīd.